Lai godinātu dendroloģiskās vērtības Talsos, 18. maijā aizvadīta pirmā dendroloģisko vērtību diena, kurā viesojās dažādi lektori, kas iepazīstināja ar vērtībām, ko cilvēks var radīt miedarbojoties ar dabu. Tas viss ir pateicoties ilgadējai Talsu dalībdārzniecei Intai Metuzālei, kas šos apstādījumus veidoja un izkopa visā Talsu pilsētā. Tā rezultātā arī sapratām to, ka šī ir tā pilsētas vērtība, ar kur mums ir jāstrādā, kur ir jāpopularizē. Tas viss ir atstājis Talsos tādu dziļus nospiedumus ainavā, un tas ir ļoti svarīgi, jo koki, krūmi, augi, visi tie ir mūsu klusie skolotāji, un tas skaistums arī ļoti daudz ko dod, un tas ir audzinoši visai sabiedrībai. Apmeklētājiem bija iespēja Latvijas Kokkopju arboristu biedrības valdes locekļa Gvido Leiburga pavadībā izstaigāt arī Talsu dendroloģisko parku, lai uzzinātu vairāk par tur esošajām vērtībām. Šī ir viena no manām mīļākajām vietām Talsos. Es te katru dienu vai no darba vai atkal vakarā pēc darba nāk staigāties. Es arī šeit gan savus bērnus, gan radu bērnus, gan arī dažādas citas bērnus vedu, un tad jūs viņiem tevis kaut ko stāst un rāda, un tad būs vairāk ko parādīt un pastāstīt. Izrādās, ka pirmās dendroloģiskās vērtības Talsos parādījušās jau 19. gadsimta beigās, kad izveidojās divas pilsētas villas – Tikuļkalnā un Dzirnavkalnā, ap kurām veidoti pirmie pilsētas dārzi. Secīgi vēlāk, 20. un 40. gados un arī pirms Pirmā pasaules kara jau tika izveidots Ķēniņkalna pilsētas dārzs. Un tādā veidā pilsēta kļuva apzaļumotāka. 70. gadu beigās tika uzsākts darbs pie Talsu dendroloģiskā parka rekonstrukcijas projekta izstrādes. Nozīmīgi ir ne tikai saglabāt dendroloģiskās vērtības, bet arī tās kopt, lai neveidotos aizaugušas pilsētas efekts. Talsu pilskalns jau ir ar apaugumu izveidojis, kur ir šie dažādie augu sēņi iesējušies, kur būtu jāveic attīrīšana. Tāpat arī Talsu dendroloģiskajā parkā tiek izstrādāts dendroloģiskā parka apsaimniekošanas plāns, un tajā arī tiks paredzēti atvērtie skatu punkti, celiņu tīkls, ainaviski vērtīgie skatu punkti. Arī iedzīvotājiem ir nozīmīga loma pilsētvides ainavas uzturēšanā. Nebūtu vēlams, kad iedzīvotāji savos īpašumos stāda īpaši lielus kokus, jo tie var būt skatu punktos, kas tiešām Talsu pilsētai vērtīgi, kā piemēram skatu punkts no Saulskalna uz Talsu ezeru, pār Talsu ezeram uz Talsu vecpilsētu vai no Dzirnavkalna uz Vilkmuižas ezeru skatu. Tā kā tie būtu jāizvērtē un jāizskata. Dendroloģisko vērtību dienas būs kā ikgadēja tradīcija, kas katru gadu kopā pulcēs dažādus speciālistus un interesantus. Nīcata Anna Stariņa, Terēza Matisona, TV9 Pakalni.